Kalkūnes pagastā 19. gadsimtā ir saimniekojis vācu barons Augusts von Ettingens, kurš rūpējies par vietējo iedzīvotāju labklājību un izglītību. Pagasta centrā ir saglabājusies viņa muiža, kas stāv tukša un nav pieejama apskatei, bet bijušie zirgu staļļi gadu gaitā satrupa un ieauga krūmos. Kalkūniete Svetlana Smirnova, dzīvojot blakus mājā, jau kopš bērnības ar skumjām noraudzījusies uz postažu staļļa drupās un allaž vēlējusies izpētīt šo vietu, tāpēc kādu dienu nolēma rīkoties un glābt to, kas vēl glābjams. Pirms dažiem gadiem viņa izveidoja biedrību Kalkuna Nova, ar kuras starpniecību izdodas piesaistīt finansējumu savām idejām. Pirmo finansējumu viņa ieguva Nodarbinātības valsts aģentūrā, kur startēja projektā uzņēmējdarbības uzsākšanai. Kopā ar vīru viņa sakopa staļļu teritoriju. Ar Augšdaugavas novada pašvaldības atbalstu izveidoja āra stendus, kuros apkopota Kalkūnes pagasta un muižas vēsture. Izveidoja zaļo skatuvi, lai var rīkot brīvdabas teātra izrādes. Ap stalli labi iekārtota teritorija, sastādīti dažādi košumaugi un izveidota lapene. Jaunajai kultūrvietai Svetlana izvēlējusies nosaukumu Augustplats par godu Kalkūnes baronam. Un šīs te projekts ir izveidots par godu Augustam von Ettingenam, kurš bija šīs muižas, Kalkūnes muižas īpašnieks, un viņa laika te bija ļoti attīstīta muiža. Savulaik viņam bija tā kā maza Vācija šeit visa lietvedība, visa grāmatvedība bija vācu valoda. Viņš atvera vēl vācu skolu, kuru apmeklēja mūsu Jānis Rainis. Viņš dzīvoja šeit, Birkeneļos, un gāja uz šo tagad sestā skola. Tātad Augusts von Ettingens bija dibinātājs šai skolai. Mums ir zirga staļļa daļas, teiksim, mūra daļas, mēs to savulaik mazliet iekonservējam, jo tas principā ir ļoti bojātas, jā. Un iztīrījam šo ciema centra daļu, padarījam to labi iekārtotu, padarījam to pieejamu cilvēkiem. Kā tas bija, kas bija sākumā? Tie bija džungļi, un visi džungļi bija. Tagad, kad es skatos, kā tas bija, es domāju, es esmu traka. Tagad, ja es zinātu ne par ko, principā tas ir projekts, kad tu nezini, kas tevi gaida. Svetlana zina stāstīt daudzus interesantus faktus par Kalkūnes pagastu. Šeit savulaik atradās ķieģeļu rūpnīca, kur ražots celtniecības materiāls Dinaburgas cietoksnim. Svetlana ir savākusi nelielu seno ķieģeļu kolekciju. Pats vecākais eksponāts datēts ar 1846. gadu un nāk no Daugavpils cietokšņa. Viena no Svetlanas mīļākajām nodarbēm ir gatavošana. Savas prasmes viņa likusi lietā, izveidojot nelielu ceptuvi uz riteņiem. Tur top brīnumgardas skursteņkūkas, kuru tradīcijas nāk no Ungārijas, Rumānijas un Čehijas. Augustplats ir iecienīta vieta mājas kafejnīcu dienās, kad te var baudīt vietējo saimnieču gardumus. Biedrība Kalkuna Nova aktīvi piedalās dažādos pasākumos un īsteno projektus. Atpūtas laukumā viesiem tiek piedāvāta interaktīva programma, kuras laikā gan lieli, gan mazi var piedalīties dažādos konkursos, pildīt uzdevumus un iziet pārbaudījumus. Saimniece viesiem piedāvā ekskursiju pa Augustplats teritoriju ģida pavadībā un dažādas meistarklases. Te ir laba piknika vieta un pēc pasūtījuma var pagatavot skursteņkūkas. Svetlana iesaistījusies kopienu sadarbības tīklā Sēlies salas, lai veicinātu Sēlies un Kalkūnes atpazīstamību un aktivizētu vietējo kopienu. Mums tagad ir Kalkūnes kopienas jau zīme, ko mēs dabūjam no Sēlies salām. Mums ir tagad tāds interesants arī projekts ar Sēliju. Vēsturiski tā bija, ka šeit bija kā muita, te bija kā robeža starp divām valstīm. Tātad vēsturiski viss ir ļoti sakarīgs. Mēs te redzam ķieģeļu cepli, redzam tos manas kanēļas tanziņas, manas kursuņkūkas, un neaizmirstu līdzi.